Patiesībā man vajadzēja uzsākt lielo turnē pa valsti, bet pēc iznīcinošajām atsauksmēm es labāk nogaidīšu kādu laiciņu. Lūdzu, lai labi garšo. Paldies. Heinemanis? Jā, esmu viņas vīrs. Vācijas vēstniecības Sidnejā. Kā? Bet tas taču notika pavisam nesen. Nē. Pēc kuģa katastrofas cietušie vēl dienām ilgi spēja noturēties virs ūdens. Jā, tieši tā. Es zinu cilvēku, kas atgriezies dzīves pēc tsunami katastrofas. Stais Dievs, es zinu, ka Sabrīna ir dzīva. Glābēju krīzes štābs. Viņi ir pārtraukuši izdzīvojušo meklēšanu. Heinemaņa kungs, pagaidiet, es iešu ar jums. Šveicers kundze, nevajag. Ļaujiet viņam pabūt vienam. Kāpēc viņi jau padevās? Meklētāju komandas ir pārmeklējušas visu katastrofas vietu. Jā, no gaisa. Dievs, nu kā tur var atšķirt cilvēku no vraka daļas? Viņi meklēja vairākas dienas ar laivām un kuģiem. Pat ja ko nepamanīja, tad ir pagājis pārāk ilgs laiks, lai kāds varētu būt palicis dzīvs. Arī tad, ja kādu laiku noturējies virs ūdens. Varbūt man vajadzēja aizlidot uz Sidneju. Un ko tur darīt? Simon, man ir tikpat grūti kā tev noticēt, bet, manuprāt, pienācis laiks paziņot oficiāli. Mums viņi ir jāpiemina ar svinīgu sēru brīdi. Varbūt arī mācītājs varēs pateikt pāris vārdu. Tētis nebija ticīgs un Sabrīna. Nemaz nezinu. Es nepaspēju iepazīties ar savu māsu. Ko tu iesaki darīt? Ja kādam ir jārunā, tad tam, kas viņus abus pazina. Patiesībā tu tāds esi vienīgais. Vai Andrē būtu vēlējies, lai es runāju viņa bērēs? Tu esi viņa brālis. Es zinu, ka bieži strīdējāties, bet jūs tomēr visu laiku turējāties kopā. Grūtā brīdī vienmēr. Paklau, kāpēc tu esi tik labā formā? Vai tad nepamanīja turbomotoru manos apavos? Es pakluso iedarbināju. Nav godīgi. Te arī nav zonas. Par to vajadzēja ātrāk domāt. Ko nu? Saule jau riet. Varē. Mēs nepārzinām šīs vietas, ja satumsīs apmaldīsimies pavisam. Nu tad paliksim tepat. Man gribas ēst. Ļoti gribas. Varam pagatavot sēnes. Tad rādi, ko māki. Paskatīsimies, ko tu te prasīs pagatavot bez savas modernās virtuves, zvaigžņu pavārkungs. Tu dabūsi tādu sēņmērcīti, kādu mūžā neaizmirsīs. Ja pēc ēšanas paliksim dzīvi. Tu ēdīsi pirmā. Bet drīkst palūgt tavu nāzīti. Kāpēc? Iesim medībās? Man vajag pāris garšaugu un nātris. Nātris? Tu tiešām no ēst gatavošanas neko nesaproti. Tām dēļ man esi tu? Nu tad ķersimies pie terapijas otrā cikla.
Tas nozīmē, ka palielināsim zāļu devu. Pārcietīšu. Pats svarīgākais, lai jūs sevi pasaudzētu. Līdz šim nekā slikta nebija, izņemot nelielu reiboni. Tagad varētu būt citādi. Skaidrs. Ja sākas krampji, tad svarīgi uzreiz iedzert zāles. Sveiki! Es ilgi netraucēšu. Rozālija, es tagad nevaru. Jā, redzu. Panāc uz mirklīti. Rozālija, paklausies. Es pieteicu mūsu tenis turnīram. Tik līdz te pabeigs, mums jāiet uz treniņu. Rozālija, parunāsim vēlāk. Jā, vienu mirklīti. Es tev ko parādīšu. Paturi. Lūk. Vienādi krekliņi? Jā, es sagādāju. Es jau eju, un tu padod ziņu, kad būsi beidzis. Ej taču. Un svarīgākais, lai sākoties krampiem, jūs uzreiz iedzertu savas tabletes. Lai jūs draudzene te vienmēr nāk un iet, kā ienāk prātā. Viņa ir tikai mana spēles partneri tenisā, nekas vairāk. Tikai. Simon, izsaku savu līdzjūtību. Un, protams, arī no Alfonsa. Paldies, Zomīhlers kundze. Lūdzu, sēdieties. Mēs aizvien nespējam noticēt. Vai jūs paspējāt iepazīties ar savu māsu? Vienu, divas reizes sazvanījāmies. Tētis vienmēr teica, ka viņa ir skuķis ar apgriezieniem. Jā, viņa bija ļoti dzīvespriecīga. Man vajadzēja ātrāk atbraukt. Bet nekādi netika. Saprotams, jums ir vīna darītava sava ģimene. Pateicos. Kā Nils jūtas? Par viņu mēs patiesi esam noraizējušies. Tagad viņš dzīvo pie jums? Jā, nevēlamies tik smagā brīdī atstāt vienu. Un tagad, kad viņš zina, izdzīvojušo meklēšana ir pārtraukta, es pat nevaru pateikt, kur viņš šobrīd atrodas. Atvainojiet. Sveika, Maika. Es tev atzvanīšu. Nododiet mīļus sveicienus. Un mīļus sveicienu no Zomīhlers kundzes. Jā. Es piezvanīšu tā. Jums arī sveicieni. Paldies. Pastāstiet, kā jums klājas Dienvidāfrikā? Ļoti, ļoti labi. Darba ir daudz, bet... Tas nudien nav tas sliktākais. Un kā atvasītē klājas? Labi, iespējams kļūst par profesionālu futbolistu. Jāspērs Andrē vēl ir mazs, bet pa bumbu māk kārtīgi uzspert. Jā. Vēl pagājušo nedēļu viņš sazvanījās ar savu opīti. Tā jau bija labāk. Jā, noteikti labāk. Vēlreiz mēģina labo sitienu. Nostājies sākuma pozīcijā. Raketi mazliet augstāk, taisni muguru un drusku uz priekšu. Es te kreklā jūtos mazliet muļķīgi. Nē, lai visi uzreiz redz, ka sadaram kopā. Mēs esam pāris. Mēs esam komanda. Lieliski. Vairāk uz manu pusi, un tad raketi darīs tieši to, ko vēlies. Tev nu gan ir viltīgi paņēmieni. Man to ir vēl vairāk. Tev vajadzēs man parādīt visus. Šovakar uz teorijas stundu? Nē, vakarā man sarunā tikšanās ar Mihēlu. Izskatās, ka viņš jau ir aizņemts ar savu jauno tenis partneri. Laukums tagad ir rezervēts mums. Kāpēc? Mums vēl ir 10 minūtes. Sveika. Nu? Es ļoti daudz iemācījos. Tūlīt jau saule rieties, mēs vēlamies izspēlēt maču. Nu tad sarīkosim teorijas nodarbību tagad. Labi. Foršs outfits. Jā, mēs arī esam forša komanda. Ja jums vajadzēs vēl kāds stundiņu ilgāk, tad nepaldies.
Vai ir kaut kas zināms? Nē. Un arī nezināsim. Viņi ir pārtraukuši meklējumus. Tas nozīmē vairs nekādas cerības. Nē, ir gan, bet viņiem ir slinkums meklēt, vai arī tas ir pārāk dārgi. Glābēji noteikti izdarīja visu iespējamo. Jūs taču arī nogāzāties ar lidmašīnu un izdzīvojāt. Un toreiz arī teica, ka neviens nav palicis dzīvs. Varbūt viņi ir paglābušies kādā salā un gaida, lai viņiem aizbrauc pakaļ. Nīl, katastrofas apkaimē ir ļoti nedaudz mazu saliņu un visas tika pārmeklētas. Tad viņus ir uzņēmis kāds kuģis. Kuģa kapteinis noteikti būtu padevis ziņu. Un ja tas ir kāds kontrabandistu vai pirātu kuģis? Iespējams. Atvainojiet. Zalfelde? Ak, Dievs, pavisam aizmirsu. Es tūlīt nāku. Jā. Atvainojiet, es aizmirsu par kādu apmeklētāju. Man jāiet. Nevēlaties mani pavadīt, mēs varētu vēl parunāties.